Rīgas Angļu ģimnāzija sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvu metodisko centru šajā mācību gadā īstenoja projektu savstarpēji profesionālā pilnveida efektīvai klasvedībai pamatizglītībā. Šis projekts tika veidots rūpīgi izvērtējot gan mācīšanās vajadzības, gan aktuālās atziņas pedagoģijas un izglītības zinātnē, apzinoties, ka kvalitatīvas mācības kompetenci pieejā iespējams pieaugušā apjomā atsakoties no direktīvas pedagoģijas, līdz ar to mums ir jāmācās darba vidē, iekļaujot gan savas labākās prakses atziņas, gan arī to, ko mums māca zinātne un pētniecība. Šajā projektā tika izvirzīts mērķis pilnveidot pedagogu savstarpējās mācīšanās kultūru. Tas pilnībā tika arī īstenots, jo pedagogi mācībās ir pilnveidojuši izpratni par efektīvu klasvadību un savstarpējās mācībās apguvuši prasmes sniegt konstruktīvu atgrieznisko saiti. Šī projekta īstenošanas rezultātā īstenotas daudzas atvērtās stundas, kurās esam viens no otra mācījušies. Kopumā projekta ietvars veidoja intensīvas mācības no novembra līdz aprīlim, sākotnēji konceptualizējot sasniedzamos rezultātus, daloties savstarpējā pieredzē un praksē, apgūstot pētījumos balstītas klasvadības stratēģijas, kuras piedāvāja Latvijas Universitātes profesora Dita Nīmante, eksperti šajā jomā. Mēs mācījāmies sniegt atgrieznisko saiti, veidojām mācīšanās grupas 4 mūsu mācīšanās konsultantu vadībā, kuri savstarpēji mācījās un mācījās atbalstīt savus kolēģus Ingas Gripšēvics vadībā. Pēc tam tika īstenotas praktiskās nodarbības mācīšanās darba vidē un šo guvumu analīze, vēlāk arī mācīšanās grupās. Mēs mācījāmies arī savstarpēji bagātinot savu pieredzi sadarbībā ar Tāls 2. vidusskolu un noslēdzām savas mācības aprīļa vidū ar problēmu semināru, kurā tad pārunājām un diskutējām neskaidros jautājumus, kas veidojušies mācību procesā. Tātad efektīvas klasvadības paņēmienus mums atgādināja un mācīja Latvijas Universitātes profesora Dita Nīmante, iezīmējot galvenos akcentus un iestrādājot tos vērtīgos piemēros. Mēs mācījāmies apzināties šo kvalitatīvo attiecību veidošanas nosacījumus, izvēloties gan domāt par dominances līmeni, gan par cieņpilnu komunikāciju un apzinoties
ka attiecības ir jāplāno un jāveido mērķtiecīgi. Mēs mācījāmies savstarpēji sniegt atgrieznisko saiti, pamatojot savus arī priekšstatus zinātnes atziņās, un mums palīdzēja Inga Kripšēvica, iezīmējot aktuālos akcentus, lai šī savstarpējās atgriezniskās saites kultūra labāk attīstītos. Un īpaši vērtīgi bija arī profesionālā sadarbībā ar Tāls 2. vidusskolu, kurā gan mūsu kolēģi Tālsos atvēra savu klašu durvis un savus prātus diskusijām, un arī mums pašiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi ar viņiem. Kopumā mūsu ieguvumi ir pieaugusi veiktspēja un prasmes, arī daudz pozitīvu impulsu un atbalstu vienam no otra. Un Rīgas Angļu ģimnāzija, varu teikt, ka turpina augt, stiprinot savu veiktspēju, pedagoģu profesionalitāti, iedvesmojot un iedvesmojoties savstarpēji.